Sveiciens nākamajā video. Turpinājumā par prasmi strīdēties. Iepriekšējā video noslēdzām ar to, kā rodas konflikts. Šoreiz turpināsim ar dažādām konflikta stratēģijām, kā arī parunāsim par agresiju un manipulācijām. Runājot par dažādām taktikām, kā risināt konfliktus, mēs varam iedalīt konfliktu risinātājus 5 taktikās. Viena no taktikām konfliktā, ko mēs varam lietot, ir haizivs stratēģija. Dzirdot vārdu haizivs, noteikti, ka nāk prātā kāds cilvēks, kāds konkrēts varbūt biznesa haizivs vai kāds, kurš tiešām agresīvi uzvedās konfliktos. Haizivs uzvedības motīvs ir pretinieka iznīcināšana, esošās situācijas vai īpašuma saglabāšana. Tātad darīs visu, lai saglabātu to, ko vēlās saglabāt, lai panāktu to, ko vēlās panākt, un, ja būs nepieciešams, var arī iznīcināt pretinieku pilnībā. Iznīcinātājs grib aizstāvēt to, kas bēgšanas gadījumā pazustu. Šķietami ļoti vienkārši. Šo uzvedības modeli izmanto domājot tikai par savu labumu. Šie cilvēki parasti ir pārliecināti, ka viņu lēmums ir pareizais. Bet var būt arī kādi plusi. Plusi, izmantojot haizivs taktiku konfliktā, ir sava ego un patmīlības apmierināšana. Es iegūstu to, ko es vēlos, es esmu labāks, esmu spējīgāks. Tas ir tas agresīvais skats uz dzīvi, ja mēs palūkojamies uz 4 logiem. Plus ir arī reāls iegūms no konflikta. Vispār pieņemta taktika, ir cilvēki, kuri atzīst šādu taktiku. Godīga spēle un normu un likumu ietvaros. Ja normas un likumi pieļauj pretinieka iznīcināšanu, tad spēle skaitās godīgi. Haizivs taktikas īstenotāji attīsta savu talantu, būt uzstājīgāki, būt spēcīgāki, būt pārliecinošāki. Plus ir arī pašvērtējuma celšanās un masa ar pozitīvām emocijām. Tomēr svarīgi aplūkot arī mīnusus haizivs stratēģijas konfliktu risināšanai. Un mīnusi ir, šī stratēģija prasa no uzvarētāja daudz pūļu. Ir nepieciešama enerģija, lai ietu cīņā un ilgstoši cīnītos, ja ir nepieciešama ilgstoša cīņa. Šāda taktika bojā attiecības un rada ienaidniekus. Tā bremzē paškontrolas un pašdisciplīnas veidošanos. Tā audzē dusmas, tā vairo agresivitāti. Šāda taktika sāpina un ievaino citus cilvēkus. Tā mazina sadarbības vēlmi un pieņemtā lēmuma izpildi no citu puses. Tātad, ja tiek pieņemts lēmums konfliktu risināt pēc haizivs taktikas, tad tie, kuri bija otrā pusē, var nevēlēties pildīt šo pieņemto lēmumu, tādēļ, kad lēmums tika pieņemts vardarbīgi. Uzvarētājiem var reizēm rasties arī vainas sajūta, esot haizivī. Nākamā taktika konfliktā ir izvairīšanās taktika, jeb bruņurupuča taktika. Šī uzvedības modeļa ietvaros dažreiz visgudrākais ir no strīda izvairīties. Bēgšanas pamatā ir atziņa, ka pretinieks ir stiprāks. Izvairīšanās modeļa ietvaros personiskās attiecības pārvēršas par lietišķām, izmantojot šo modeli, notiek aprunāšana. Šī modeļa laikā individam ir bailes parādīt savas dusmas. Ja individs šī uzvedības modeļa laikā nesadarbojas, viņš necīnās par savām tiesībām. Bieži vien necīnās arī par savām vajadzībām. Šo modeli var pielietot, ja strīds mūs tieši neskar. Un bieži vien haizivīm vieglas uzvaras nāk tieši tad, kad tām ir pretī bruņurupuči. Tomēr šai izvairīšanās taktikai ir arī savi plusi. Tā saglabā mierīgus nervus, veselību, enerģiju, resursus. Nenotiek iesaistīšanās nenozīmīgās, svešās problēmās. Cilvēks netiek saistīts ar konflikta problēmu un tajā iesaistītajām personām. Ja bruņurupuču taktika ir kāda taktika, ko cilvēks piekopja ikdienā, bieži vien cilvēki šo personu nemaz nesaista ar konfliktējošu personu. Cilvēks izvairās no citu asām atbildes reakcijām konfliktā, tātad nesāpina sevi. Tomēr, kā visam dzīvē, baltam un melnam un pretstatiem, ir arī mīnusi izvēloties izvairīšanās, ja bruņurupuču konflikta risināšanas stratēģiju. Mīnusi ir konflikts netiek atrisināts. Var būt dusmas uz sevi par neiejaukšanos un nepastāvēšanu par sevi.
var iegūt vienaldzīga, bailīga un gļēva cilvēka reputāciju citu acīs. Nākamā konflikta risināšanas taktika ir plīša lācīša taktika, jeb piekāpšanās taktika. Šī modeļa ietvaros vara un autoritāte tiek deleģēta centrālēm, lai no turienes saņemtu apstiprinājumu kompetences aizsardzībai. Šis modelis neievēro konfliktu. Tā ir tāda strausa politika. Šī modeļa ietvaros individi neizrāda dusmas, jo svarīgi ir saglabāt labas attiecības un labo plīša lācīšu tēlu. Šo uzvedības modeli var lietot, ja cilvēkam ir melnā diena, tad ļauj mīļā miera labad izlādēties uz sevi. Šis modelis var būt izdevīgs, ja otra cilvēka mērķis ir svarīgāks par pašu. Nereti šīs plīša taktikas var piekopt, teiksim, kolēģu vidū. Tad, kad kāds deleģē pienākumus savam kolēģim, sakot, es jau saprotu, ka tev tāpat ir daudz uzdevumu, un es jau neliktu tev to darīt, bet vadība man tā lika, jo es jau esmu tavā pusē. Šeit iestājās arī tāda kā manipulācija. Kā citām taktikām arī šai ir plusi un mīnusi. Pie plusiem var pieskaitīt to, ka ātri atrisina konfliktu un bez liekām emocijām. Uzvarētāji paliek radoši un aktīvi, tiek saglabātas labas attiecības. Šī taktika nepadziļina konfliktu, saglabā uzticēšanos. Iespējams, pēc strīda var tikt stimulēta uzvarētāja atsaucība sadarbībām nākotnē. Pie mīnusiem var pieskaitīt to, ka uzvarētājiem pieaug egoisms, patmīlība, kas liek viņam izmantot spēku un varu citas reizes pret šo cilvēku, kas ir pielietojis plīša lācīša taktiku. Uzvarētājiem var rasties vainas sajūta, ka viņš ir izmantojis savu taktiku pret plīša lācīti. Zaudētājs neko vai gandrīz neko neiegūst. Zaudētājiem var būt aizvainojums, vilšanās, vainas sajūta. Piekāpīgais var zaudēt cieņu citu acīs, kļūstot par tādu plīša lācīti, par tādu lupatu tā teikt, kad nekad nepastāv par savām vērtībām un saviem viedokļiem, bet vienmēr deleģē kādam un vienmēr saka, ka kāda autoritāte vai speciālists ir licis rīkoties tā, kā viņš ir rīkojies. Nākamā taktika konfliktā ir kompromiss, ko es jau pieminēju iepriekšējā video. Viltīgās lapsas taktika. Šim uzvedības modelim ir raksturīgi, ka no divām pretējām pozīcijām tikai viena tiek atzīta kā derīga, un otra konflikta iesaistītā puse tam piekrīt, pat, ja tas notiek piespiedu kārtā. Ko mēs zinām par konfliktu? Ko mēs zinām par kompromisu? Kompromisā tautā saka, ka abas puses ir ieguvēji. Tomēr, lai abas puses ieguvēji būtu kaut kā ieguvēji, abām pusēm no kaut kā ir jāatsakās. Viltīgā lapsa panāks tā, lai viņai ir jāatsakās mazāk, un otram cilvēkam ir jāatsakās vairāk. Šo modeli var izmantot, ja visas konflikta iesaistītās puses saprot kompromisa būtību. Svarīgi, lai cilvēki saprot, no kā viņi atsakās un ko iegūst. Šis modelis ir pielietojams arī, ja abas puses vēlās vienu to pašu, bet nespēja vienoties. Plusi izmantojot kompromisa, jeb viltīgās lapsas taktiku, ir abas puses kaut ko iegūst, nav sabojātas attiecības, savstarpējā piekāpšanās var sekmēt uzticību un pozitīvu sadarbību nākotnē. Tomēr mīnusi arī ir tie, kas ir jāpiemina. Nevienas puses mērķi netiek sasniegti pilnībā, jo abi divi ir nedaudz pazeminājuši savus mērķus. Šajā gadījumā lapsa varbūt tomēr ir paturējusi savus mērķus augstāk. Varbūt aizvainojums, varbūt rūgtums par pieņemto lēmumu. Ja mērķis ir svarīgs, var rasties jauns konflikts tieši par to, kā tad šis kompromiss tika meklēts. Un noslēdzošā 5. konflikta risināšanas taktika ir sadarbība, jeb gudrās pūces taktika. Sadarbības modelis ir viskonstruktīvākā pieeja jebkura konflikta risinājumiem. Izmantojot šo modeli, attiecības saglabājas un pat var uzlaboties. Izmantojot sadarbības modeli, ir svarīgi kontrolēt savas emocijas, ir svarīgi noskaidrot abu pušu vajadzības, vēlmes, iejusties otrādā, paskatīties no cita skatu punkta. Sadarbības modeļa ietvaros konflikti tiek risināti domājot par nākotni. Plusi šim sadarbības gudrās pūces modelim ir abas puses ir uzvarējušas, saglabājusi un pat uzlabojas attiecības. Problēmas risināšana ir aktīva un piedalās visas iesaistītās puses. Būtībā tā sanāk tāda mediācija. Tomēr ir arī savi mīnusi. Šī taktika ir sarežģītākā no visām taktikām un ietver sevi dažādos posmos katru no iepriekš minētajām taktikām, lai sasniegtu rezultātu.
tā prasa daudz laika, ilgstošu sadarbību un vēlmi atrisināt konfliktu. Prasa īpašus partnerus, kas prot komunicēt un kuriem var uzticēties, kuri ir gatavi ieguldīt laiku un domāt par nākotni. Nu lūk, jūs esat iepazinušies ar 5 taktikām, un tagad iedomājamies situāciju. Jūs stāvat veikalā, lielveikalā, rindā, darba dienas beigās. Jūsu iepirkuma ratiņi ir pilni, jums ir plāni vakaram, nogurums ir milzīgs. Jums priekšā pielien kāds cilvēks. Pielien priekšā nostājās un uz jums pat nepaskatās. Kāda ir jūsu pirmā sajūta? Kāda būtu jūsu reakcija? Ko jūs darītu? Ko jūs teiktu vai neteiktu? Kāda būtu jūsu reakcija, ja tā būtu sestdienas diena un jūs būtu izgulējies un jums nebūtu nekur jāsteidzās? Kādas vēl situācijas varētu notikt, kad kādu no dažādām konfliktu risināšanas stratēģijām jūs izmantojat? Kaut vai braucot satiksmē, kad kāds pielien jums priekšā, vai kad jūs vēlaties kādam pielīst priekšā? Varbūt, kad runājat ar kādu no saviem tuviniekiem, kurš ļoti aizrautīgi kaut ko stāsta, bet jums ir nogurums. Kāda taktika nāk prātā? Cik liela haizivs jūsos mostās? Kā jūs jūtaties? Kādu dzīvnieku sevī jūs jūtat, kad kāds tuvinieks ar jums vēlās konfliktēt vai sāk konfliktēt? Un kādu dzīvnieku jūs sevī jūtat, kad kāds svešinieks ar jums sāk konfliktēt? Šīs ir lietas, ko ir būtiski apdomāt. It īpaši, ja pirms tam par to nav nācies padomāt. Jo katrs konflikts, protams, ir unikāls, tomēr mēs laika gaitā varam trenēt savas rīcības, savu uztveri un to, kā mēs risinām konfliktus.
You're so irreplaceable, and everybody knows I want you, but I've always been so invisible to you. But I'm just waiting on you to pull back the curtains, and I've been standing on the sideline waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love, but I've been wasting so much time living on cloud nine. Am I the only one who dreamed this up? And I've been standing on these highlights waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. Šeit nedaudz par konstruktīvas izturēšanās noteikumiem ikdienā un arī konfliktos. Cilvēkus un problēmas nepieciešams skatīt atsevišķi, tāpat kā cilvēkus un viņu rīcības. Piemēram, visbiežāk pieļautā kļūda, ko mēs sabiedrībā mēdzam domāt, ka noziedznieks ir kāds, kurš ir slikts cilvēks. Taču īstenībā noziedznieks ir tas, kurš ir paveicis noziegumu. Tāpat arī mēs bieži vien kādu mēdzam saukt par sliņķi, tikai tāpēc, ka viņš nav izdarījis kādu uzdevumu. Tomēr tas nenozīmē, ka šis cilvēks ir slinks vienmēr un visās situācijās. Tāpat arī ar problēmām un konfliktiem. Ja cilvēks konfliktā ir aizsvīlies, tas nenozīmē, ka viņš ir par dzīvi agresīvs. Tas nenozīmē, ka viņš vienmēr šādi rīkojās. Varbūt viņš sargā savas robežas un savu drošību, un tādēļ viņš izpauž dusmas. Cilvēks ir viena lieta, konflikts un risināmā problēma ir cita lieta, uz ko ir jāskatās iespējami no malas un iespējami vēsu prātu. Nekaulēties par pozīcijām, nemēģināt kādu palikt zem tupeles, nemēģināt justies kādam pārākam par citu. Nekaulēties, saprast, ka mērķis ir kopīgs atrisināt konfliktu. Koncentrēties uz interesēm, nevis turēties pie pozīcijām. Tātad kādas ir mūsu intereses, kādas ir mūsu vajadzības. Varbūt mana pozīcija un nostāja ir tāda, ka es nepakam nepiekāpšos. Tomēr, ja es apzinos, ka mums iespējams ir viens mērķis un mums ir nepieciešama sadarbība, iespējams tā nav piekāpšanās, bet viedokļa izmainīšana, kas var notikt, lai konfliktu atrisinātu. Realitātes ietveros izstrādāt izvēles iespējas un alternatīvas. Tātad strādāt pie vairākiem risinājumiem, aplūkojot problēmu no vairākiem skatu punktiem, saliekot kopā vairākas iespējas un alternatīvas, kādi varētu būt iespējamie rezultāti. Kas notiks, ja mēs īstenosim šo mūsu risinājumu? Kas nenotiks, ja mēs īstenosim šo mūsu risinājumu? Kas notiks, ja mēs neīstenosim šo mūsu risinājumu? Kas nenotiks, ja mēs neīstenosim šo mūsu risinājumu? Katru problēmu un katru risinājumu aplūkot no dažādiem leņķiem, rast dažādus risinājumus. Komunicēt strukturēti un koncentrēti. Un šeit arī nedaudz runājam jau iesākuma video par to, ka nereti mums ir jāsagatavojās runai. Mums ir jāsaprot, kas ir tas, ko mēs gribam pateikt un kā mēs gribam to pateikt. Un ja es jūtu sevī, ka man ir nepieciešams sagatavoties runai, tad man to ir nepieciešams darīt. Jo tādā veidā komunikācija būs strukturēta, koncentrēta un otram cilvēkam vieglāk uztverama. Paust cieņu un novērtējumu. Atklāti runāt par savām emocijām, ļaut otram saprast, ka arī viņa emocijas tiek redzētas, un verbāli censties skaidrot arī savu aizkaitinājumu, dusmas, frustrāciju, uzvilktās sajūtas, ja tādas ir, vēršot uzmanību uz to, ka tā ir problēma, par ko ir šīs sajūtas, nevis pats cilvēks. Un gala beigās treniņš.
Jo biežāk mēs sevi vērosim, jo biežāk mēs pamanīsim savas vajadzības, savas emocijas, savu uzvedību konfliktos, savu uzvedību dažādās dzīves situācijās, jo biežāk mēs spēsim pieķert sevi būtiskos mirkļos un atcerēties kādu no apgūtajām mācībām, lai sāktu to lietot ikdienā aizvien biežāk, biežāk un biežāk. Nu ko, dodamies tālāk. Tātad viss, par ko mēs runājam, ir tas, kā mēs par sevi reflektējam. Bet ko nozīmē refleksija? Un ko nozīmē atgriezeniskā saite? Refleksija ir savas pieredzes izzināšana, analīze, pārvērtēšana, sakarību atpazīšana, sevis pilnveidošana. Atgriezeniskā saite atsaucas uz mērķi, ir redzama un skaidra, iedarbīga, lietotājiem draudzīga, sniegta īstajā laikā, nepārtraukta un saturīga. Kāpēc jārunā arī par šīm tēmām? Atbildi iepriekšējā slaidā. Treniņš, treniņš, treniņš. Tātad reflektējot par sevi, mēs varam pilnveidot sevi, un reflektējot par savstarpējām attiecībām un komunikāciju, īstajā laikā un īstajā vietā, mēs varam uzlabot savstarpējās attiecības komunikāciju un arī konfliktu risināšanas ieradumus. Atgriezeniskā saites sniegšana un saņemšana. Atgriezeniskā saite ļauj cilvēkam uzzināt, kā citi uztver viņa rīcību. Tā ļauj arī pārbaudīt, vai uzskati, kas cilvēkam ir par līdzcilvēku, atbilst patiesībai. Atgriezeniskā saite ir instruments, lai saulaicīgi identificētu problēmas. Dodot grupas locekļiem iespēju izteikt savus uzskatus un dalīties ar savām izjūtām, viņi kļūst līdzatbildīgi par rezultātu. Atgriezeniskās saites sniegšana bieži ir saistīta ar kritikas izteikšanu. Kritiku iespējams viegli pārprast. Slikti formulēta kritika var kļūt par konflikta cēloni. Tāpēc šobrīd paskatīsimies, ko nozīmē atgriezeniskā saite un kā mēs varam konstruktīvi ar to tikt galā, kā mēs varam konstruktīvi to sniegt un saņemt, lai neveidotos nevēlami konflikti. Sniedzot atgriezenisko saiti, uzsver, ka tu dalies ar savām izjūtām un ar saviem novērojumiem, nevis vērtējumiem. Saki es vai man. Atgriezeniskajā saitē izsakām savu subjektīvo viedokli vai novērojumus par kādu konkrētu situāciju vai procesu. Piemēram, es kļuvu dusmīgs, kad tu man nedevi iespēju izteikt savu viedokli. Tātad cilvēks ir pārtraucis mani vai neļāvis pateikt man līdz galam to, ko es vēlos pateikt, un manī tas rada dusmas. No vienas puses varu sākt bļaut, es varu piecelties, mukt prom, es varu palikt apvainot un nerunāt vairs, bet es varu paust savas sajūtas par to, kas tikko ir noticis, un paužot šādi, es kļuvu dusmīga, ka tu man nedevi iespēju izteikt savu viedokli, arī otram cilvēkam ir iespēja uzklausīt jūs, un saprast, ka šādās situācijās iespējams ir nepieciešams dot laiku, vietu un telpu arī izteikties citiem. Kad tu uzsāk sarunu ar Ilzi, man šķita, ka konflikts ir pārvarēts. Šis piemērs var raksturot pozitīvu atgriezenisko saiti par to, kas ir noticis, par to, kādi ir bijuši mani novērojumi konkrētajā situācijā, ja otram cilvēkam nav bijusi skaidrība par šo situāciju. Svarīgi ir runāt ar cilvēku, nevis par viņu. Saki, tu darīji, nevis viņš darīja. Ja mēs runājam par kādiem citiem cilvēkiem, ja mēs esam bijuši īpaši vērotāji no malas. Ja uzrunājam tieši to cilvēku, kuram sniedzam atgriezenisko saiti, teiktais kļūst personiskāks, līdz ar to vieglāk pieņemams un uztverams. Piemēram, ja jūs strādājat komandā, un Ilze līdz galam nav sapratusi uzdevumu, nevajag teikt, man likās, ka Ilze nebija līdz galam sapratusi uzdevumu, to pašai komandai. Ir jārunā ar pašu Ilzi. Ilzi, man likās, ka tu nebija līdz galam sapratusi uzdevumu. Un tad var papildināt, vai tev ir nepieciešama kāda palīdzība no ārpuses, lai uzdevumu risinātu veiksmīgāk. Sniedzot atgriezenisko saiti, svarīgi ir aprakstīt rīcību, nevērtēt cilvēku, neinterpretēt otra teikto. Atgriezeniskās saites uzdevums ir stāstīt par saviem novērojumiem, izjūtām, kādā konkrētā situācijā, vispārinot un interpretējot savām domām un izdarīt secinājumus otra cilvēka vietā.
Šādu rīcību atgriezniskās saites saņēmējs var just kā uzmākšanos. Piemēram, nesaki, Pēteris vienmēr ir gatavs palīdzēt citiem cilvēkiem. Saki, Pēteri, kad padalies ar savām iestrādēm, tas ļoti palīdzēja virzīties uz priekšu un izpildīt uzdevumu. Iespējams, var papildināt, vai tu būtu gatavs arī turpmāk dalīties. Neliekot zīmogu Pēterim uz pieres, ka viņš vienmēr ir gatavs visiem palīdzēt ar visiem uzdevumiem. Sniedzot atgrieznisko saiti, dod iespēju mācīties no pozitīvas un negatīvas rīcības. Esi patiess. Atgriezniskā saite ir iespēja mācīties. Ja cilvēks nedalās ar saviem novērojumiem un izjūtām, viņš otram atņem šo iespēju. Atgriezniskās saites sniedzējiem jāņem vērā saņēmēja vajadzības. Ja mēs redzam, ka šī ir vieta, kur ir nepieciešams mācīties, bet mēs neesam droši par to, vai otrs cilvēks vēlās saņemt atgrieznisko saiti, mēs varam tik vienkārši kā pajautāt. No tā izriet, ka var kritizēt tikai lietas, kuras var mainīt. Jāatrod piemērotu laiku, kad to pateikt, un jābūt empātiskam. Kā arī svarīgi ir atcerēties, ka atgriezniskajai saitē ir jānāk iespējami drīz pēc notikuma, necilājot vecus pagātnes notikumus. Atgriezniskās saites saņēmējiem vajag klausīties un ieklausīties, kā otrs uztvērs viņa rīcību. Ja tiek izteikta kritika, mums rodas tieksme aizstāvēties un taisnoties par savu rīcību, kas šķiet loģiski. Tādēļ, jo veiksmīgāku atgrieznisko saiti mēs saņemam, jo mazāk mēs aizstāvēsimies. Jo veiksmīgāku atgrieznisko saiti mēs sniegsim, jo mazāk aizstāvēsies otrs cilvēks. Ir svarīgi atcerēties, ka atgriezniskā saite mums dod iespēju uzzināt, kā citi uztver mūsu rīcību. Ieklausoties teiktā, mums tiek dot iespēja pārdomāt, vai iegūtā informācija ir noderīga un vai nākotnē gribam, ko mainīt savā rīcībā. Iemācoties korekti uztvert atgrieznisko saiti, mums ir tiesības arī korekti atbildēt. Paldies par tavu atgrieznisko saiti, tomēr šajā situācijā es to neņemšu vērā, jo es rīkojos pēc konkrētiem apsvērumiem un neredzēju citu rīcības modeli. Tātad mums ir iespēja arī nepieņemt šo atgrieznisko saiti, sniedzot atgrieznisko saiti tam cilvēkam, sakot, ka jā, es tevi sadzirdēju, jā, es novērtēju tavas rūpes un to, ka tu vēlies mani atbalstīt manā izaugsmē, tomēr es izvēlēšos šajā reizē šo atgrieznisko saiti neņemt vērā. Pie atgriezniskās saites varam runāt arī par konstruktīvu kritiku. Kā to izteikt? Ir svarīga gan uzvedība, gan tas, kā šī kritika tiek izteikta. Uzvedība, sejas izteiksme, žesti, ķermeņa poza nedrīkst būt pārāk barga un nosodota. Neliekam rokas, neviebjam seju un nekāpjam uz galda virsū. Mēģinam būt šeit un tagad. Atceramies, kad mēs gribam būt konstruktīvi, nevis iet uzbrukumā. Ir jāstāv pa gabalu. Nav jāiet otra cilvēka teritorijā. Ideālā variantā ne tuvāk kā 1 vai 2 roku stiepienu attālumā. Ir jāizvairās pilnīgi noteikti no pieskaršanās, jo tas var sūtīt miksētus signālus. Kritiku būs vieglāk uztvert, ja runāsiet no sevis. Es uzskatu, man šķiet, pēc maniem novērojumiem, tas, ko es pamanīju šajā situācijā. Ir jārunā par konkrētu notikumu, iespējami drīz pēc šī notikuma. Kritika tiek izteikta uzvedībai, rīcībai, bet ne personai. Sarunai ir jābūt privātai. Mēs nevaram sniegt ne konstruktīvu kritiku, ne atgrieznisko saiti, kopā ar kolēģiem, kopā ar bērniem klasē. Tā ir jābūt lietai, kas tiek risināta privāti. Saruna notiek pēc iespējas tuvāk notikumam, neuzkrāt sakāmu. Saruna notiek saprotamā valodā. Kā uzklausīt kritiku? Ļaujam runātājiem pateikt visu līdz galam. Nenoklausoties sarunu līdz galam, sākam domāt atbildi un palaižam garām būtisko. Kaut ko, kas varbūt ir bijis tiešām noderīgs. Ja mums kaut kas nav skaidrs, jautājam un lūdzam paskaidrot. Pēc uzklausīšanas vēlams pateikt, ko esmu sapratis, kam piekrītu un kam varbūt arī nepiekrītu. Var lūgt arī ieteikumus alternatīvai. Ja nu kāds no atgriezniskajā saitē vai konstruktīvā kritikā sniegtajiem punktiem jums šķiet neizpildāms. Tikai kritikas saņēmējs var izlemt mainīt rīcību, uzvedību vai nē, un tas būtu jāpasaka kritikas teicējiem.
Jā, bet situācijā, kad kāds izsaka nepamatotu kritiku, efektīvs līdzeklis konflikta risināšanā ir pieņemt izteikto pārmetumu un nākamajā solī aicināt kritikas izteicēju palīdzību situācijas risinājumu meklēšanā. Piemēram, semināra laikā dalībnieks pārmet pasniedzējiem, ka viņš nedod pietiekoši daudz laika, lai dalībnieki varētu dalīties savā pieredzē. Kaut gan pasniedzējs uzskata, ka šis pārpratums nav pamatots. Viņš atbild: man žēl, ka tā sanācis, vai tev ir ierosinājumi, kā varam labāk sabalansēt mācību programmas prasības ar vēlmi diskutēt un apmainīties pieredzē? Šādi rīkoties nav viegli, jo nepamatota kritika parasti ir aizvainojoša, un šī tehnika pieprasa noliegt savu pašcieņu. Tomēr, ja svarīgi gūt rezultātus, nevis risināt savstarpējās attiecības, jā, bet ir spēcīgs instruments, jo, ignorējot provokāciju, pievērš uzmanību satura līmenim un pieprasa konstruktīvu rīcību no kritikas izteicēja puses. Un nereti šādās situācijās, kā arī šajā piemērā, cilvēks, kas izsaka kritiku vai velk uz zoba vai vienkārši grib paurķēties kādā cilvēkā, var būt cilvēks, kurš ir manipulators, kurš vēlās vienkārši izklaidēties uz citu cilvēku rēķina. Manipulators ir persona, kas izmanto manipulatīvas metodes, ietekmē citus, izmantot tos saviem algotņu mērķiem. Gandrīz vienmēr manipulatori nav apmierināti ar sevi vai ar citiem. Viņam nepatīk, ko viņš dara, viņam nepatīk, ko citi dara, viņš meklē trūkumus it visā, kas notiek apkārt, viņš komentē, jo tādā veidā viņš var sev likt justies labāk. Manipulatoru raksturo mānīšanās, krāpšana, situāciju neapzināšanās, kontrole, vajadzība pēc kontroles, neusticēšanās un cinisms pret visu, kas notiek. Šādā situācijā tas cilvēks iespējams tikai gribēja kritizēt, viņam pat nebija pienesuma, ko dot pretī. Cilvēks manipulators nespēja noķert patīkamus mirkļus un baudīt tos. Viņam ir sveša arī spēcīgu izjūtu pieredze. Viņš uzskata, ka pēc jaunības dzīvē vairs vietas nav izklaidēm, priekiem un pašattīstībai. Esmu tur, kur es esmu, tur nekas vairs nav darāms, tātad viņš arī nav ar sevi apmierināts, viņš mēģinās panākt, lai arī citi ar sevi nav apmierināti, jo tāda ir tā dzīve, kas mums jādzīvo. Tas ir tas ciniskais skatījums. Manipulatora dzīves stils iekļauj 4 galvenās rakstura īpašības. Tātad melīgums. Manipulators var izmantot viltus paņēmienus, metodes, dažādus manevrus savās attiecībās ar citiem. Viņš var spēlēt komēdiju, viņš var spēlēt drāmu, viņš var spēlēt lomas, kuras pēc viņa uzskatiem rada iespaidu un atstāja iespaidu uz citiem. Viņa jūtas izstrādājas pilnīgā atkarībā no apkārtējiem apstākļiem. Viņš izliekās. Viņš nav viņš pats, viņš melo par sevi, iespējams sev un arī apkārtējai pasaulē. Neapzinātība, arī apātija un garlaicība. Manipulators neapzinās īsto dzīves jēgu. Viņš redz un dzird tikai to, ko viņš grib redzēt un dzirdēt. Tātad, ja viņam iet slikti, viņš vēlēsies panākt, lai arī citiem iet slikti, vai arī viņš vienkārši saskatīs, ka citiem iet slikti un ne uz ko labāku, nav iespēja tiekties un nav nemaz jēga censties. Kontrole, noslēgtība. Manipulatoram dzīve ir kā šaha partija. Viņš izliekas mierīgs, bet īstenībā tur patstāvīgā kontrolē sevi un citus. Slēpjot no viņiem savus motīvus, esot melīgs, esot cinisks, manipulējot un veidojot šo šaha partiju. Cinisms, neticība. Manipulators neusticas ne sev, ne citiem. Viņš izjūt dziļu neusticēšanos cilvēciskajam. Viņš uzskata, ka cilvēciskajās attiecībās mēdz būt tikai 2 iespējas – pakļaut vai būt pakļautam. Everts Šostroms izdala 4 galvenās manipulatīvās stratēģijas. Tātad aktīvais manipulators regulē citus, izmantojot aktīvas metodas, slēpj savus trūkumus un ir spēka pilns. Pasīvais manipulators, kas ir pretējs aktīvajam manipulatoram, uzskata, ka nevarot kontrolēt dzīvi, jāatsakās no tādiem mēģinājumiem un jāļaujās darīt ar sevi, kas notiek
piemēram, aktīvajam manipulatoram. Izliekas bezpalīdzīgs un stulbs, spēlē atbalstāmo, paļāvīgo, tādu, kas vēlās, lai citi viņam palīdz, tādu, kas vēlās, lai citi sakārto lietas viņa vietā. Manipulators, kurš sacenšās, uztver dzīvi kā stāvokli, kas prasa nepārtrauktu modrību, jo to var vai nu vinnēt vai zaudēt. Vidusceļa nav. Dzīve ir kauja, kur pārējie cilvēki ir pretinieki, reālie vai potenciāli. Tātad visa dzīve ir sacensība, tāda kā haizivs taktika. Vienaldzīgais manipulators. Visbiežāk sastopamais manipulatīvās sistēmas iemiesojums. Šis manipulators ir atkarīgs no citiem cilvēkiem manipulatīvajā sistēmā, taiskaitā no citu cilvēku temperamentiem un raksturiem. Kāpēc mēs runājam par manipulatoriem? Kāpēc mēs stāstam jums to? Mēs nevēlamies, lai jūs tagad dodaties dzīvē, pasaulē un liekat visiem uz pieres zīmogus. Šis atkal ir no vienas puses par refleksiju par sevi, kādās situācijās, kā mēs mēdzam uzvesties, kā mēs mēdzam rīkoties, jo manipulācija lielākā vai mazākā mērā ir mūsu ikdiena. Ceļamkrāns manipulē ar objektiem, lai uzceltu māju. Ķirurgs manipulē ar skalpeli operāciju zālē, lai veiktu operāciju. Mēs dažreiz varam manipulēt ar kādu no saviem mīļajiem, palienot dīvānā zem sedziņas un sakot, vai cik man ir grūti, atnes lūdzu man to tēju no virtuves, es nevaru aiziet pakaļ. Un tās ir tādas šķietami sīkās lietas, kas mums ikdienā notiek. Tomēr manipulācijas un manipulatoru atpazīšanas var būt arī noderīgas, sniedzot, piemēram, atgriezenisko saiti. Šīs ir lietas, ko padomāt, šīs ir lietas, ko novērot, un varbūt arī novērot, esot konfliktā ar kādu citu cilvēku. Vai šis cilvēks gadījumā ar jums nemanipulē? Kā un vai jūs manipulējat konfliktos ar citiem? Kāds mērķis tur ir apakšā? Ko ar to darīt? Varbūt kādā reizē jūs pieķersiet sevi, kad notiek kāda manipulācija no jūsu puses, un jūs apstāsieties, lai uzlabotu attiecības. Varbūt kādā reizē jūs pieķersiet, kad notiek manipulācija pret jums, un jūs to ieraugot, sapratīsiet, ka šeit man ir jānosprauž mana robeža, šeit ir mana vieta, kur es apstāšos, un es teikšu stop, tālāk tā vairs nedrīkst. Mums ir jāmēģina šo visu risināt konstruktīvi.
vēl daži piemēri par manipulācijām. Labā ziņa, ja manipulators mēģina likt tev šaubīties par tavu intuīciju, tad tā viņam rada problēmas. Manipulatori mēģina psiholoģiski iznīcināt visus, kas var apdraudēt viņu ilūziju par normālu dzīvi pasaulē. Tāpēc tad, kad viņi sāk spēlēt spēles ar tevi, prāta spēles, tas ir netieši atzinīgs novērtējums tavai spējai pamanīt, ka viņiem kaut kas nav kārtībā, ka viņi cenšas manipulēt. Un piemēri tam, kā tad kāds ar jums var censties manipulēt. Tu visam piešķir pārāk lielu nozīmi. Protams, ir cilvēki, kas jebkurā situācijā saskata slēptu nozīmi. Ir tikai viens veids, kā noskaidrot, vai šajā frāzē ir paslēpta manipulācija. Retrospektīvi novērtēt, cik lielā mērā tavas bailes bija pamatotas. Manipulatori mērķtiecīgi dara to, kas liek tev justies uz paranojas robežas. Piemēram, sociālajos tīklos atklāti flirtē ar savu bijušo. Ja tu par to pajautāsi, tevi apsūdzēs par pārāk lielas nozīmes piešķiršanu situācijai. Pēc mēneša izrādās, ka viņi patiešām krāpa tevi ar to pašu cilvēku. Manipulācijas mērķis ir ieviest šaubas par tavu intuīciju. Lai to izdarītu, manipulatori patstāvīgi sniedz dažādus mājienus un tādā veidā liek satraukties pēc tam apsūdzot tevi par šo satraukumu. Vēl viena lieta, ko manipulatori var teikt, ir neciešu drāmas. Tomēr drīz vien nākas uzzināt, ka ap viņiem ir vairāk drāmu nekā ap jebkuru citu no paziņām. Manipulatori vispirms liek tev justies pārākam par citiem, slavējot tavu vieglo raksturu, bet tas nebūs ilgi, jo viņiem viss apniks. Viņi ir patoloģiski meļi, seriālie krāpnieki un mūžīgie upuri. Drīz vien visas šīs īpašības sāk uzpeldēt virspusē un novedīs tevi briesmīgā apjukumā. Katru reizi, kad pieminēsi savas bažas vai neapmierinātību, manipulators paziņos, ka tā ir drāma, kuru viņi necieš, lai tev kļūtu slikti no tā, ka tu reaģē uz viņa nepieņemamo uzvedību. Viņi nevēlas mainīt savu uzvedību. Vēl viens veids ir, tu esi pārāk jūtīgs, vai arī tu esi pārāk jūtīga. Manipulatori izraisa citos cilvēkos emocijas. Jā, tā tas ir. Tas ir tas, ko viņi dara. Noslīcinot tevi pateicības un glaima ūdens kritumā, viņi drīz vairs nepievērš tev uzmanību, lai redzētu, kā tu uz to reaģēsi un kad tu uz to reaģēsi. Un kad tu uz to reaģēsi, viņi apsūdzēs par pārmērīgu jūtīgumu vai prasīgumu. Viņi apvainos, pazemos un kritizēs sevi. Parasti it kā pa jokam, it kā ķircinot, kamēr tevi nepārņems sašutums. Tad viņi pārvērtīs pašu provocēto reakciju pret tevi, lai tu izskatītos traks. Manipulatori var padarīt cilvēkus neaizsargātus un nepārliecinātus. Tam nepieciešams tikai laiks. Vēl viens no veidiem, kā var manipulēt, ir tu mani nepareizi saprati. Protams, arī veselīgiem pāriem gadās kļūdas un pārpratumi, bet manipulatori mērķtiecīgi organizē provokācijas. Kad tu reaģē, viņi visu pārvērš otrādi un apsūdz tieši tevi par to, ka tu visu esi nepareizi sapratis. Bieži vien pat noliedz, ka ir ko teikuši. To sauc par gaslightingu, kad kāds apzināti kaut ko saka vai dara, lai vainotu pretējos nepareizā saprašanā, vai pilnīgi noliedz, ka vispār kaut kas teikts vai darīts. Patiesībā tu pilnīgi saprati. Patiesībā tu pilnībā saprati, ko teica. Manipulators vienkārši cenšas piespiest tevi apšaubīt tava paša prāta skaidrību. Tu neesi pie pilna prāta, tu esi greizsirdīgs, tu esi piedzēries, tu esi iemīlējies, jebkāds attaisnojums, kāds tik tu neesi, lai ar tevi manipulētu. Virku piekarināšana parasti sākas tad, kad viss sāk iet šķērsām. No manipulatora viedokļa visi viņu bijušie mīļotie, kolēģi, draugi ir traki, greizsirdīgi, maniaki, depresīvi, piedzērušies vai viņos iemīlējušies. Ir iespējams pilnīgi apjukt, kad viņi sāk cildināt tos cilvēkus, kurus pirms tam noniecināja. Tad viņi iemet tevi tajā pašā trako grozā, turpinot bezgalīgu idealizācijas un noniecināšanas ciklu, kurā nonāk katrs nelaimīgais, kurš gadījies viņu ceļā. Vienīgais veids, kā izkļūt no šīs postošās dinamikas, ir pārtraukt visus kontaktus, nekādu ziņu, zvanu, ēpastu un draudzību sociālajos tīklās. Pretējā gadījumā var būt pārliecināts, ka viņi darīs visu iespējamo un neiespējamo, lai jūs zaudētu prātu. Tātad jā,
Labā ziņa, ja manipulators mēģina likt tev šaubīties par to, ko tu dari, tas rada viņam diskomfortu. Jūs esat uz pareizā ceļa, jūs esat uzķēris, vai ar intuīciju, vai ar zināšanām, ka ar jums tiek manipulēts. Tomēr svarīgi ir apzināties. Tad, kad mēs cenšamies sevi uzlabot, tad, kad mēs mācāmies komunicēt ar citiem un arī atpazīt kaut kādas manipulācijas, tad, kad mēs mācāmies nospraust savas robežas, cilvēki, kolēģi, klienti, viņu agresija var tikai progresēt, ja viņi ar jums ir manipulējuši un vēlējušies turpināt to darīt. Mums ir jārūpējas par sevi, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim palīdzēt paši sev. Populārākās manipulatīvās taktikas. Nevainīga pāriešana no jūs uz tu, glaimi, manipulācijas priekšvēstneši, vainas izjūtas eskalēšana jūsos, manipulācija nodarīt sev pāri, apgalvot, ka es sev kaut ko izdarīšu, ja tu nedarīsi to un to, vai ja tu pie manis neatgriezīsies. Draudi, ka jūs esat pēdējais salmiņš, pie kā viņš var vērsties. Sensitīvas informācijas izmantošana pret jums. Un tā tālāk un noteikti ir nācies dzirdēt daudz ko savā dzīvē. Runājot ar manipulatīvu personu, jūs varat izmantot dažādas frāzes. Piemēram, dzirdu, ka tu sāc runāt uzbrukoši vai aizvainojoši vai pazemojoši. Man tas nav pieņemami. Es piedāvāju sarunu turpināt, kad tu runāsi mierīgāk vai kad tu mani nepazemosi. Man nav jāuzklausa uzbrukumi, vai varam parunāt mierīgākā gaisotnē. Tāpat arī var teikt, lūdzu pārtrauc runāt savā paceltajā tonī, lūdzu pārtrauc runāt agresīvi ar mani, lai es varu tevi sadzirdēt, lai mēs varam atrisināt šo situāciju. Vai arī, kas ir tas, ko tu vēlies dzirdēt no manis, jo kamēr tu runā paceltā tonī, kamēr tu runā agresīvi, kamēr tu runā manipulējoši, es nespēju saprast. Mēs varam turpināt komunikāciju, kad būsiet gatavs runāt nemanipulējoši, neagresīvi un nedraudot. Vadlīnijas. Aiz katras manipulācijas ir cilvēks, kurš meklē atbalstu. Tomēr nezin vai neprot, kā šo atbalstu saņemt. Nospraušot robežas, var attīstīties laba saruna. Svarīgi ir neuztvert personīgi. Atkal, ja atceramies aizberga apakšējo daļu, ir cilvēki, kuri mēdz manipulēt apzināti, tomēr ir cilvēki, kuri neapzinās, ka viņi manipulē. Un neuzturot personīgi, ka šis cilvēks vēlās manipulēt tieši ar mani, saprotot, ka varbūt tā manipulācija otram nāk organiski, es varu to verbalizēt, un mēs varam mēģināt rast risinājumu šo sarunu vest citās sliedēs. Klausieties uzmanīgi tajā, kas otram cilvēkam ir sakāms. Saglabājiet mieru un iespējamu iejūtību no savas puses. Tā kā mēs pildījām uzdevumu par to, vai man ir tiesības, ka pret mani izturās ar cieņu, un vai otram cilvēkam ir tiesības, ka pret viņu izturās ar cieņu. Dodiet iespēju laboties, bet neļaujiet sev kāpt uz galvas. Paturiet prātā, cilvēks sarunas gaitā vairāk kārt var sākt uzvesties manipulatīvi, arī agresīvi. Agresīvos gadījumos ir jāpārunā ar kolēģiem, mentoriem, atbalsta personām, draugiem vai paziņām. Ir nepieciešams tos izlaist ārā, jo tajā brīdī, kad mēs paši verbalizējam, mēs spējam nedaudz labāk no malas paskatīties uz situāciju, kas ir notikusi, un saprast, kā rīkoties, ja nākamajā reizē būs nepieciešama komunikācija ar šo cilvēku. Nu lūk, esam nonākuši noslēgumā. Lūdzu, uzrakstiet sev vismaz vienu būtiskāko atziņu vai materiālu, ko praktiski izmantosiet sev savā dzīvē pēc šī video noskatīšanās.
tiekamies jau nākamajos video, kur vairāk runāsim par emocijām, emocionālo intelektu, sociālo-emocionālo mācīšanos un tā visa vietu komunikācijā. Paldies par kopā pavadīto laiku! You're so